Iepazīstieties ar Jordānijas karaļu ģimenes siltākajiem un patīkamākajiem brīžiem, kas atspoguļo viņu mīlestību, sasprindzinājumu un pieciešanu savām tradīcijām. Izbaudiet šos aizkareņus. Skaists augusta rīts, un mēs redzam Jordānijas karaliskās ģimenes sagādājot siltu un patīkamu iespaidu karaliene Ranija kopā ar savu vīru, karaļa Abdullata, izbauda plusu kofeinas brīdi, kas ir redzams viņu sociālā tīkla fototēvā. Šī vasaras diena ir īpaša, jo atzīmējam kronprinča Asana dzimšanas dienu. Karaliene Anija dalās izcilā tēva un meitas portretā, kas atspoguļo viņu tuvinošu sakarus un mīlestību, kas ir piepildīta ar siltumu. Karaliene Anija ar sirdi piepildīta ar siltumu un atmiņām dalās nesaraujami, skaistā iepazīstināšanās brīdī, izsakot savu mīlestību karaļa Abdullata dzimšanas dienā, kas atgādina par viņu 32 gadu kopā. Eid al-Adha svētki ir klātes, un karaliene Ranija izbauda ģimenes sasprindzinājumu, kas ir redzams siltā klātbūtnē un mīlestības pieskārienā, kas ir redzams viņas privātajā fototēlā ar jaunāko dēlu princi Asem. Atmiņu pilna diena, kad Jordānijas neatkarības dienu atzīmē ar krāšņu ceremoniju Al-Useini, princis Hasans Salma un jaunais Asem pavada karaļa Abdullata blakus, kamēr karaliene Ranija dalās savā stāstā ar Instagramā. Kardināli Vītru krēsls atklāja krašņā valdošā skata pavērsienu, kurā karaliska Ranija mierīgi atpūšas, atgūstot spēkus, pēc atstēgas atbrīvošanās no sāpēm, nepiedaloties nacionālās svētku svinībās ar žēlu skati. Šis sirsnīgs ieskats parāda umāru un tuvību, jo jaunā princese Salma iztero labestību stāvot blakus savam jaunākajam brālim, princim Asem, šajā dzīves pilnajā nacionālā svētku ieskatu mirklī. Jauki, maigi atmiņu sasaukumi atklāja, ka princis Husens no sirds un ar prieku apsveic savu mīļo sievu, princesi Raivu, ar 31 gadu jubileju skaisti atspoguļojot viņas ienākumu siltumu. Maiks pavasaris ielīdz atklās brīnišķīgu ieskatu princis Husens no sirds saglabāto bērnu mīlestību uz bērnu atmiņu ar savu mīļāko princesi Raivu, kurā pavasaris mirdz viņa ģimenes vēsturē. Silti svētki atklāja kronprinča Useni iepakotas mīlestības apeltīts ieskats ar mīlestības atspiedumu. Tad kronprinčs Usenu ar viņa mīļo māti, karalisko Aniju, atspoguļojot viņas iepakotās vērtības. 17. februāris 2025. Princis Husens ģimene, tostarp viņas sieva Raiva un meita Imāna ierodas slimnīcā, lai iepazītos ar jaunāko ģimenes locekli, princis Aminu. Princis Husens ar lepnumu tur viņas nieceņu savā rokā, kamēr Džeimils Aleksandrs Termiotis ar plašu smaidu sejā tur princis Imānu. Tikai pagājušajā augustā princis Husens pats kļuva par tēti un var saprast sava brāļa emocijas. Nemazums prieks ir prinča ģimenei, kas vēlējās iepazīt maz princesi Aminu. Neziņā princese Imāna lūkojas uz savu jaunņemtās māsas nieceņa. Mazā princese Amina mierīgi gumiegu savā brāļa rokās, nesaskatot apkārtējā troksni. Kronprinčs Husens ar mīlestību skatās uz mazo meitenīti un sagaidīšanas vārdos uzmundrina viņu, novēlot, lai viņa kļūtu par prieka avots vecākiem un mīlestības māsa un draudzene. 16. februāris 2025. Liela prieks ģimenē Jordānijā. Vēl mazāk nekā mēnesi pēc princeses Imanas grūtniecības paziņojuma karaliskā ģimene priecājas par jauna locekļa ierašanos. Princese Amina ir piedzimusi. Karaliene Ranija un karalis Abdullaks tagad ir kļuvuši par otriem reizē vecmāmiņām un vecmāmiņām, un viņu prieks ir redzams, un jauni izveidotais tētis Džeimils Aleksandrs Termiotis varētu nebūt lepns. Karalis ar mīlestību sveic savu mazmeitu, princesi Aminu, kuras mīļais skatiens un maigas rociņas izstaro nemainīgu prieku, piepildot zāļu istabu ar siltumu un maigumu. Karalienes Ranija vārdi viņas meitai un mazmeitai izskan kā skaista dziesma. Mana mīļā Imāna tagad ir māmiņa. Mēs esam pateicīgi un pāri laimīgi iepazīt Aminu, jaunāko mūsu ģimenes svētību. Sveicam, Jamelni man, lai Dievs svētī jūs un jūsu dārgo meitenīti. 8. februāris 2025. Mazā princese Imāna Jordānijas karaļa pirmā mazmeitā ar lielu interesi vēro savu lieltēva Abdullas svaigu, kuras katra kustība viņai rada jaunas atklāšanas un patīkamu sajūtu. 30. janvāris 2025. Karalis Abdulla un viņa jaunākais dēls princis Asems, šajā dienā sagaidot jaunu dzimšanas dienu. Abdulla kļūst 63 gadus vecs, bet Asems svin savu 20. dzimšanas dienu, kas izraisīja priecīgu svinību karaļu ģimenē.
Karalīne Ranija arī nepalaidis garām šo īpašo dienu, sveicot mījos Instagramā ar 2 iespaidīgiem ierakstiem, daloties ar siltiem atspīdumiem un ģimenes tuvumu. Midzošs saules stars ielīkst pa logu, atspīd dīgajam zilāpiņam uz galvdienas, izveidojot siltu, nomierinošu atmosfēru, kas aicina uz kontemplāciju un ielpot svaigo rīta gaisu. Sarkanā vīnobuļs, tekars, pakarināts no vīna dārza lokadējo spēlējošā vēja pieskārienāts sniedzot priekšstatu par sulīgumu un garšu, kas gaida baudītāju. Viesnīcas atvērtās durvis paver ceļu uz greznu fajē, kur spoguļs tikos vismas atspoguļo kristāla lustres gaismu, radot pazīstamu eleganci un viesmīlību. Niglas aizkuisēs paslēpts klints krasts pārsniedz okeānu, un strauji ienākumi pārņem mērību un iespiež savu izturību, neskatoties uz bezgalīgo ūdens spēku. Vēl joprojām neapgūtais akvārijas pievilk savu krāšnumu, jo sāktā zivju bari izšūta krāsas modelis pāri dzīvīgajam smilšu dibenam. Septembra mēneša 27. datumā, saulē spīdīgā dienā, princese Imāna svin savu dzimšanas dienu, sasniedzot 28 gadu jubileju. Viņas seja izstaro prieku, bet mājās valdīsim brīnišķīgas svinības, kuras iezīmē šo īpašo dienu. Septembra mēneša 26. dienā mājās valdīja siltums un mīlestība, jo princese Salma atzīmēja savu 24. dzimšanas dienu, mīļi ciešoties saulainā dienas gaismā un saņemot bezgalīgu mīlestību no tuvāko sirdsēm. Augusta mēneša 19. dienā krūzīšos vērojiet jaunākā tēva prinča Huseina mīļoto mazmeitu Imānu, viņa roku cieši turēt viņas seja pilna ar mīlestību un sapīšanos. Augusta mēneša 13. dienā prinča Huseinam un princeses Radžas mazmeita Imānas jaukie sejas izteiksmes redzamas, mierīgi gulēdamā savas vecmāmas rokās, viņas vairogs atspoguļo mājīgumu un patiesu mieru. Augusta mēneša 8. dienā jaunie vecāki atspīdīgoņa ar mīlestību, kad kronprincs Huseins ar lepno sirds princi Radžu un jaunā māsiņa Imāna nesa mājās slimnīcas. Viņu ciltā gaida pieņemšana, ielēkā viņu sirdis ar prieku. Sirds prieks pāri valdnieku ģimenei plūst kronprincs Huseins un viņas sievas Rajos ģimenei piedzimis pirmdzimis. Skatītājs vēro, kā jaunais brīnuma bērns Imāna princese tiek prezentēta ar aizskaretu, mīļāko seju, un tēvs viņu skatās ar mīlestību. Kāds spožs, mirklis iemūžināts karalienes Ranijā fotografējas ar savu meitu, Imānu, un viņas vīru Jamēnu, kas ģimenes locekļos ietver mīļas aplūkošanas sajūtas. Smaids un siltas aplūkošanas gaisma. Siltā ģimenes maskaņa dominē, jo karalienes ģimene pulcējas, lai atzīmētu Eid ul-Adha, viens no svarīgākajiem musulmaņu svētkiem. Katrs skatītājs redz sirds siltu sajūtu, kad svētki pulcē ģimenes kopā. Eleganta un dižaina karalienes Ranija un karalis Abdulas sastopas svētku dienā. Skatītājs pamana, kā valdošā ģimene apvienojas izstarojot lepnumu un vienotību. Kāds jaunietis pievienojas svētku noskaņai, princes Asms pievienojas saviem vecākiem, vedot vizuālu patiesumu. Apbrīnojamais svētku brīdis, ko skatītājs redz. Maija mēneša 22. datumā, saulainā dienā, karaļu valsts pavadoņdiņā Rānija viesoja sieviešu grupu no Eira un Arkva ciemiem, kas atrodas Al-Salt dienvidrietumos, lai apskatītu viņu centienus atkārtu laukaugu reģiona spēki. Viņas klātbūtnē sievietes ar pārliecību dalījās ar savām vērtībām. Martā 5. datumā, ievērojot karaļa Abdula trona apņemšanās jubileju, karaļu valsts pavadoņdiņa Rānija un karalis Abdulaks apmeklēja Ibdēpcom preens sievietes secundaras solu, lai atklātu jauno ēku kopā ar jauno paudzi. Skolas koridoru skanēja priecīgs gaidīšana. Februārī 12. datumā karaļu valsts pavadoņdiņa Rānija un karalis Abdulaks pavadīti no princa Huseina devās uz Vašingtonu, DCL tikties ar amerikāņu prezidentu. Valtā nama priekšā gaidīja prezidenta Džo Baidena un firstlādā Džilas Baidena siltā uzņemšana. Preses konferences priekšā radās īsmirklis privātai sarunai ar prezidentu. Pie kārtiem mediju lukseči atspīdēja uz viņu smaidu un nopietnību. Februārī 7. datumā, atceroties karalienes Huseinas aiziešanu 1999. gadā, Abdulaku pronēja par Jordanijas karaļa. Šodien viņš ar karaļvalsts pavadoņdiņa Rānija līdzās atzīmē savu 25. gada trona apņemšanās jubileju, pacēla sudāba karogu. Princis Huseins un princese Rajā piedalās svinīgajā ceremonijā, ļaujoties krāšņai atmosfērai,
kurā mirts spožs apģērbs un maldošā ģimenes biedra visu uzmanību pievēra, veidojot neaizmirstam redzējumu. Princese Imāna un princese Salma stāv godām blakus savam tēvam šajā īpašajā dienā, starojot siltumu un atbalstu, piedāvājot skatītājiem sirsnīgu un emocionālu skatu. 30. janvāris 2024. Jordānijā sākās Duņens svētku ieskauts diena, jo karaļa Abdulava un prinča Asema dzimšanas diena vienlaicīgi atzīmētā skaļu prieku un plašiem smaidiem. Karalis Abdulas svin savu 62. dzimšanas dienu, un karaliene veidās ar jaunu fotogrāfiju Instagram, vēltot savam mīļajam vīram patīkamu velati. Savukārt dārgās rindas piepildītas ar sirdzi un mīlestību. 29. novembris 2023. Karaliene Raja apmeklē King Hussein Cancer Center Jordānijā, kur redzēts, ka viņa pavada laiku ar jaunajiem vēža slimniekiem, kurus evakuē no Gazas, atstājot mājās cerības un siltumu. Ziedu laukums izpaukst krāšņumā, kur katrs zieds dejo saules staros, izstarojot svaigus aromātus, kas aicina ielēkt un pavadīt mirti mierā un skaistumā. Vecas koka mājas loks, caur kuru iekļūst maiga dienas gaisma, atspoguļojot pagātnes stāstus, un ikviena, kas paskatās, ir aicināts ieskatīties laika itējumā. Biglas aizkuļi stiepjās vecā pamesta laiva, tās koka virsmas ieaprakstītas ar laika un ūdens zīmēm, kas liek domāt par neskaitāmām piedzīvojumu vēsturēm. Liels akmens tilts pārvieto majestātisku upe, kur ūdens plūst mierīgi, atspoguļojot debesis un veidojot iespaidīgu ainavu, kas aicina par sevi stāstīt. Saules lej ieskauta kalnu sērija, kura virsotnes ir iezīmētas ar sniega pūciņām, atver skatu uz majestātisku pasauli, kas atver durvis bezgalīgiem piedzīvojumiem un sapņiem. Augusta mīsdienā, elpojot saules siltumu, redzam smaidīgu ģimenes fotogrāfiju, kurā princes Huseins ar mīlestību sveic savu māti, karalieni Tanīma Jordānijas ar sirsnīgiem vēlējumiem un teicīgo atbalstu Instagram. Viesmīlīgā atmosfērā sirds piepildīta ar lepnumu. Princes Huseins piedalās absolventu svētbildēs pie Al-Husein-Tecnica universitāte, vērojot jaunāko studentu paudzi, kuras acis mirdz ar cerībām un ambīcijām. Atmiņas plūst caur laikiem, kad karalienes Ranijas un kronprinča Abdulas mīlestība vienoja divas sirdis, savedot īpašu jubileju ar siltu plēju un simpātisku iespaidu, kas atspoguļo viņu vientulību un mīlestību. Karaliskā svinību kulminācija princes Huseins no Jordānijas apvieno savu sirdi ar Raivu Al-Saif, un elpojot svinību atmosfēru, vērojiet svētnīcas ieskautu laimi, kas atspoguļojas katrā radinieku smiedā un atsimirdzumā.